kas interesants notiek Mārtiņa Bunkas slepkavības tiesas procesā, tad jāsaka tā, ka 10. datumā bija viena no slēgtajām tiesas sēdēm, kuras ir saistītas ar to pagarināt vai nepagarināt apcietinājumu trījiem apsūdzētajiem. Tas ir Mihailam Muļmanam, Aleksandram Benko un Viktoram Krivušajam. Delfos ir šī informācija, ka vienam no šiem apcietinātajiem jau ir pagarināts. Mans pieņēmums visdrīzākais ir tāds, ka tas varētu būt Viktors Krivušais. Un tad visdrīzākais, ka varētu būt, kad pārējos lems tad 14. un 15. datumā, kas ir arī slēgtās tiesas, bet precīzi nezinu, vai tas tā ir. Šis ir pieņēmums tikai. To mēs varēsim skaidri zināt 16. datumā, tas ir nākošais ceturtdien, kad ir jau nākošā atvērtā tiesas sēde. Nu, un tad redzēsim arī to lielo blīvumu, kurš ir tiesas procesā, jo tiesu intensitāte ir milzīga šajā lietā, kas ir turpmākajos mēnešos vienkārši apbrīnojami blīvs, kas nav adekvāti un normāli atbilstoši procesam. Un, protams, nevar noliegt to neapmierinātību, kuru izpauž Kristaps Bunkus kā cietušais savā X kontā vai iepriekš sauktajā Twitterī. Un tagad arī nevar saprast par to, vai Kristaps Bunkus burtiski agonē kā cietušais un izrāda neapmierinātību pret tiesu un tiesas sistēmu kā tādu. Vai tiešām tas tā patiesībā ir, jo to, kad ir izteikta milzīga neapmierinātība viņa ierakstā, to varēsiet paši redzēt šī video beigās. Un to, ka vienam ir piespriests šis ieslodzījums, tas arī ir video beigās. Skatieties vienkārši tālāk. Un tad jau mēs paies dienas un redzēsim to, kurš tad ir bijis tiešām tas, kurš tika apsūdzēts, nevis apsūdzēts, bet kuram tika pagarināts šis ieslodzījums pirmais. Un to es noteikti 16. datumā uzzināšu, un tad jau es padošu ziņu.